trīskāršu izlikums par tevi šajā brīdī. Tātad šajā brīdī ir sācies kaut kāds jauns projekts, vai ir radusies kaut kāda jauna iespēja, kaut kas, kas tev ir ļoti, ļoti tuvs sirdī, ko tu esi tā kā ar abām rokām apķērusi, un ko tu nemaz nevēlies laist vaļā, ja? Tu ļoti vēlies, lai šī lieta realizējas, ja? Tas arī iespējams ir bērniņš, kur tu tur pie sirds, vai zem sirds. Un šī ir tādas jaunas cerības kārtas, jā. Šeit arī var redzēt, ka attēlā redzamais cilvēks vai elfs, vai kas tas ir, ir tāds ļoti sapņains. Viņš ir tā kā apķēris to pentaklu dūzi un tā kā jau sapņo par nākotni, par to, kas būs, kā tas būs, cik forši tas būs, ja grāmatas arī tur ir atvērtas, tātad ir kaut kādas zināšanas jau arī iegūtas, un arī bitīte, kas atspoguļo to, ka cilvēks ir ļoti darbīgs, un arī raža aiz muguras jau ir, tātad ir jau, nav tā, ka nav bagātīga raža apkārt, ja. Tas tavs šī brīža šķērslis patiesībā esi tu pats sev. Respektīvi, tu izdomā visādas lietas, kuras vispār neeksistē. Tev ir šīs domas prātā, ka kaut kas nav godīgi, ka kāds tev gribēs tur atņemt, atkrāpt, apkrāpt, un ka tev aiz muguras notiek kaut kādas lietas, un tu tā kā esi principā ļoti pārliecināta par kaut kādām divām lietām, par kaut kādām divām idejām, kas tev ir prātā, kas ir arī saistīta ar citiem cilvēkiem, jo šī sieviete ir paņēmusi divus zobenus. Viņai arī ir groziņā augļi, ja? Un viņa skatās par plecu un skatās uz tiem cilvēkiem, kas tur pie ugunskura ir. Un šī sieviete atspoguļo to, ka šī situācija ir tavās rokās, bet šīs idejas, kuras tu esi tā kā paņēmusi, ja, jo zobeni ir gaisa stihija ir saistīta ar komunikāciju, ar mūsu bailēm, ar mūsu pārliecībām prātā, un tu viņus ļoti arī cieši turi pie sirds, tātad tu esi pārliecināta, ka būs tā, un principā tas tev traucē virzīties uz priekšu, jo šīs bailes, šaubas, raizes, neticība sev, viņas traucē iet un darīt un realizēt un sačamdīt to foršo ideju, kura tev ir atnākusi, ja šī foršā doma, jaunais projekts un kaut kas. Un šis ir tāds, tā kā kaut kas, kas ir iekšā tevī. Tas nav jāmeklē nekur ārpusē, apkārtējā pasaule, apkārtējie cilvēki, viņi vienmēr atspoguļos kaut ko, kas tev ir jāsaprot, ko tu nesaproti, ja? Kaut kā caur situācijām parādīs, ja tev, piemēram, tevi tā kā sāpina, tad tas ir nevis tāpēc, ka viņi ir slikti, bet tāpēc, ka tu kaut kur nenovilki robežas, tu kaut kur kaut ko nesaprati. Tas nav stāsts par viņiem, bet tas ir stāsts par tevi. Ja? Tātad arī šeit pentakli ir pirmā čakra. Tātad stāsts arī ir par stabilitāti, par drošības sajūtu, par kaut kādām robežām. Šie zobeni ir gaisa stihija un tā ir sirds čakra. Tātad, ja mums nav šī stabilā pārliecība par to, ko mēs darām, un mēs visu laiku atceramies kaut kādas pagātnes notikumus, man tur toreiz sāpināja, un tas bija tā, un tas bija šitā, tad mēs īstenībā paši traucējam sev virzīties uz priekšu. Un visum padoms ir tāds, ka tici savam ceļam, tev šeit ir gan visuma aizsardzība, ja šeit ir kosmiskās visādas zvaigznes redzamas, un ir diena, un ir šis senajos laikos bija šie adepti, kas bija slepenajās skolās kā mācekļi, un viņi tā kā tika sūtīti kaut kur, lai nodot informāciju, kā ziņneši, kā
kā tie, kuri zina savu misiju, un viņi vienkārši mērķtiecīgi dodas uz priekšu. Viņiem nav jautājumu, kāpēc, kas, kā, viņi zina, ko viņi dara, viņi vienkārši iet. Un šī kārts arī tev atgādina, ka tev ir jāiet, tev ir jādodas, tev ir jātic sev, jo ja tu sev neticēsi, kurš tad ticēs tev? Tu esi vienīgais cilvēks, kurš var izvilkt sevi no jebkurām situācijām, no jebkurām lietām, no jebkurās krīzes, kura tev ir. Tu, tikai vienīgi tu. Apkārtējie mums ir doti kā skolotāji vienmēr visās dzīves situācijās, un ja mums liekas, ka kaut kas nav godīgi, tad tā atbilde ir mūsu pašu karmā, jo skaitlis arī 7 ir par mūsu karmu. Un arī šeit ir 7. Un šādas 3 kārtis, kas atgādina tev, ka tev vajag ticēt savam projektam, savam šim ten, kas ir tavā prātā šajā brīdī. Un nē, tev nevajag ticēt savam prātam. Tev nevajag ticēt savai tai pieredzē, kur tu esi piedzīvojis, tāpēc, ka tā tev traucē. Tev ir jātic, ka viss izdosies tev vislabākajā un vēl tā, kā tu nespēji iedomāties, ja? Ka viss šeit ir priekš tevis, nevis pret tevi, bet priekš tevis. Un vienkārši virzies uz priekšu savā tempā, savā ātrumā, zinot savu ceļu, savu mērķi, savu misiju, jo mēs te katrs esam atnākuši ar savu konkrēto misiju. Un tāda ziņa tev no manis šodien, lai tev noder un prieciņā.